Sveiki, mani sauc Armands, un es šobrīd studēju Latvijas Universitātes komunikācijas zinātnes programmas 2. kursā. Un es šobrīd padziļināti studēju tieši sabiedrisko attiecību novirzienā. Sveiki, mani sauc Amanda, un es studēju komercdarbību un uzņēmumu vadību Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Ja uzņēmumam ir jāizvēlas tikai viens, kurš jūsuprāt būtu vērtīgāks sociālo mediju konts vai mājaslapa? Tev ir domas par šo? Es personīgi, ja es būtu uzņēmuma vadītājs, izvēlētos sociālo mediju kontus, tāpēc, ka tur ir ļoti liela iespēja apskatīties, kāda ir konkrētā mediju auditorija, līdz ar to saprast vispārīgi, kas ir tas klientu loks, kā viņus vislabāk sasniegt. Es arī teiktu, ka sociālajos medijos ir tāda iespēja, ka tu arī potenciāli vari sasniegt varbūt vēl kādu citu auditoriju kaut kādā veidā pēc nejaušības principa, ņemot vērā to, kā strādā algoritmi un viss pārējais. Un tādā ziņā es teiktu, ka jā, sociālajos medijos ir iespēja konkrētāk varbūt noteikt savu auditoriju, saprast, kas ir tie konkrētie parametri un kādi vispār cilvēki lieto sociālos medijus. Un jā, līdz ar to ir lielāka iespēja saprotot savu auditoriju, izvēlēties pareizo kanālu. Es tev piekritīšu. Jo es domāju, ka mājaslapa pati nevar pastāvēt mūsdienās bez sociālo mediju palīdzības, bet sociālajie mediji paši var pastāvēt arī bez mājaslapas palīdzības. Ļoti daudz uzņēmumu pat vairs neizmanto vispār mājaslapas, tāpēc pilnīgi visu informāciju jau var sarindot sociālajos medijos. Pirmkārt, tur arī ir vairāk cilvēku plūsma un visa šērošana un tā tālāk. Tur var arī ielikt, kas tā par preci pakalpojumiem, cik tas maksā, sasniegt lielāku auditoriju. Un tas ir bez maksas, kas ir plus priekš uzņēmējiem, tā kā tu jebkādi var izveidot savu kontu Instagramā, Facebookā un tā tālāk. Par mājaslapas izveidošanu tomēr, ja tu to pats nemāki darīt, ir jāmaksā, un visdrīzāk tu to pats nemāki darīt. Jā, un ir vēl divas lietas, ko es gribu piebilst pie šī. Pirmkārt, manuprāt, sociālajā medija arī ļoti labi strādā tādam nolūkam, ka tu vari iepazīstināt ar uzņēmumu. Jo tā kā mājaslapa vairāk liekas kā tāda lieta, ko tu izmanto tajā brīdī, kad ir jau kaut kāda konkrēta auditorija, kas tiešām vēlas uzzināt vairāk vispārīgi par kaut kādiem uzņēmumiem, jaunajiem pakalpojumiem, precēm. Atkarībā, protams, no uzņēmuma darbības. Bet, principā sociālajā mēdī ir ļoti labs veids, kā varbūt piesaistīt jaunu auditoriju, kas iepriekš nav par to dzirdējusi. Un otra lieta, ko es gribētu pateikt, varbūt es līdz galam piekrītu tev par to, ka tas sociālajā mēdī ir bez maksas, jo tehniski jā, bet realitātē sociālajos mēdījos ir arī, it īpaši uzņēmumiem, lai sasniegtās lielākās auditorijas, tomēr ir jāiegādājas kaut kādu papildus veidu, kā sevi tiešām, kā veicināt ieraksta izplatību, ja tā saucamie, tie promoted ieraksti vai sponsori. Jā, apmaksātās reklāmas un viss pārējais. Arī tas, ko es vēl esmu redzējis ļoti daudz pēdējā laikā, tas jau vairs no pēdējā laikā, tas jau ir vairāk ilgus gadus jau tā ir, kad ļoti daudz uzņēmumu izmanto citus influencerus, aizsūtot viņiem savu produktu un lai viņi reklamētu. Tas, protams, arī ir izmaksas, jo viņi viņiem iedod pavēlt savus produktus, bet viņi šādi arī sasniedz vairāk auditoriju un pircējus. Jā, vienkārši. Tas arī ir caur sociālajiem mēdījiem. Tāds ir, ka vienkārši ir plašākas iespējas, ko darīt. Jā. Un arī ļoti palīdz tas, ka sociālajos mēdījos ir iespēja apvienot bildi, kaut kādu vizuālo materiālu ar kaut kādu rakstisko. Mājaslapā to, protams, arī var izdarīt, bet cik tas ir efektīvi un cik daudz būs reāli arī ieinteresēti lasīt kaut kāds pilns, piemēram, produktu vai pakalpojumu aprakstus, arī ir labs jautājums. Tā kā sociālajā mediju šajā gadījumā varētu būt veiksmīgāka izvēle. Es arī izvēlētos sociālos medijus. Vai varat iedomāties uzņēmumu, kurš jūsuprāt izmanto sociālos medijus nepareizi vai slikti, pareizi vai labi? Paskaidrojiet savu atbildi. Manuprāt, tie uzņēmumi, kuri labi izmanto sociālos medijus, ir jebkādi tetovēšanas uzņēmumi un tetovēšanas mākslinieki. Jo, tā kā viņu pamatdarbs ir saistīts, lai sasniegtu vēl vairāk klientus, viņiem ir jāpadalās ar to darbu, kuru viņi dara, ar tetovējumiem, kurus viņi jau ir uztaisījuši un kurus viņi varētu uztaisīt kaut kādiem saviem zīmējumiem, skečiem un tā tālāk. Un priekš tā viņiem, pat cik tas ir arī vizuāls darbs, būtu labi, ja viņi arī
liktu bildes, kas ir vizuāli labas, nu, tā kā labi nofotografētas, labi apstrādātas, ko lielākā daļa tetovētāji arī dara. Nu, tā kā, un, nu, cik viņi visdrīzāk strādā zem kaut kāda uzņēmuma, vai arī paši ir kā uzņēmums, tad es domāju, ka tas skaitās. Jā, es tev arī piekritīšu par šiem pašiem tetovēšanas saloniem vai uzņēmumiem. Jo, manuprāt, ja kāds komunikācijas kanāls ir ļoti labi iespēja veidot savu portfolio un tā kā to parādīt arī publiski. Līdz ar to arī ir svarīgi, ka viņi ne tikai māku veikt kvalitatīvu darbu un uztaisīt skaistus tetovējumus un to, ko reāli viņu klients arī vēlētos, bet viņi reāli arī var parādīt, kāds ir tas viņu stils, jo, manuprāt, tīpaši šeit ir svarīgi, ka veicot lēmumu par to, kādu tetovējumu tu vēlēs, ir svarīgi sev piemeklēt arī konkrētu mākslinieku, kas tā kā pārzina to mākslas stilu un tā kā kurš labāk varētu to attēlot. Līdz ar to, jā, tā kā kaut kā jebkurš komunikācijas kanāls šajā gadījumā tiešām labi parādītu, kāds ir tiešām tas viņu, tā teikt, mākslinieciskā stila spektrs un vispārīgi, ko viņi var veikt un kādā stilā viņi viskomfortablāk varētu justies. Un līdz ar to tas rezultāts gan klientam, gan arī tetovēšanas māksliniekam būs labākais. Jā, piekrītu. Jā. Un, ir vēl viens uzņēmums, kurš, es teiktu, 50/50 izmanto labi sociālos tīklus. Uzņēmums saucās Lata Data, un viņš ražo visādus hūdijus un kreklus un džemperus un tādus tā kā hūdiju kleitas. Nu, tā kā džemperis līdz šejienei un ar kabatām, kas ir, es pieļauju, ļoti ērti. Viņiem ir ļoti smuki raksti virsū, tas, kas man patīk. Bet kāpēc es viņus zinu? Tāpēc, ka es vienā tirciņā vienreiz nopirku auskurs no viņiem. Un tur bija daudz dažādi, un man viņi visi ļoti patika. Tā kā man pašai bija grūti izvēlēties, kurus tieši es paņemšu. Bet, tā kā viņiem arī bija citas rotaslietas, bet tas, kas man nepatīk, ir tas, ka viņi nekādīgi nereklamē arī to savos sociālajos tīklos. Viņi ļoti bieži liek postus ar tajām drēbēm, kuras viņi ražo, vai arī krūzītes citreiz vēl ir bijušas, vai kaut kas tāds, ar interesantiem rakstiem. Jā. Bet, tā kā, pieņemsim, tās rotaslietas, kuras viņi arī ražo un kuras ir tiešām smukas, viņi, vispār nevienu reizi neesmu redzējusi, un tas, man liekas, ir ļoti, tā kā, kāpēc, lai to nedarītu, ja tu to arī ražot, tā kā, tev arī tam produktam parādītos vairāk klienti, jo ļoti iespējams ļoti daudziem cilvēkiem nemaz neinteresē tās drēbes, kuras tu taisi, vai arī nepatīk tās drēbes, kuras tu taisi. Man, pieņemsim, tās drēbes ne īpaši patīk, es tādas nepirktu, bet tās rotas man ļoti patīk. Jā, saprotu, tā kā, es piekrītu pilnībā par to, tā kā, ja ir produkts, tā kā, tas ir viss iespējas to parādīt, tīpaši ir kur. Kā tas ir interesanti, kāpēc viņi to neizmanto? Es nezinu. Ļoti labs jautājums tiešām. Cik liela ietekme uz jūsu lēmumu izmantot uzņēmuma pakalpojumus ir uzņēmuma mājaslapai un vai sociālo mediju profilam? Kā es varu sākt? Jā, lūdzu. Jā, manuprāt, es īsti nevaru nosaukt konkrētu piemēru. Ticamāk, bet visādā ziņā ir... Es teiktu, ka tam ir ļoti liela nozīme, jo daļa no tā, kas piesaista vispārīgi konkrētam uzņēmumam, tas, kā viņi sev prezentē. Un tā kā, ir gadījumi, kad tā kā varbūt pakalpojums vai prece ir kvalitatīva, bet viņi īsti vienkārši nemāk to prezentēt. Līdz ar to tā kā, tur vienkārši tas visarežģītāks process, visticamāk, kā vispār, tā teikt, atrast to savu auditoriju, piesaistīt tos klientus. Jo tā kā tas visticamāk ir tās organizācijas mērķis, kāpēc viņi vispār ir sociālajos medijos. Tad es teiktu, ka savā ziņā tam ir ļoti liela nozīme, jo viņiem ir tomēr arī jāspēj kaut kādā veidā atrast tā savu konkrētā būtību, savus pienesums vispārīgi biznesa industrijai, kā tādai, tā kā, ko viņi var vispār dot kaut kādā ziņā. Un ir ļoti daudz gadījumu, kur tieši varbūt... Ir salīdzinoši daudz gadījumu, kur tieši varbūt tas produkts, protams, arī būtu kvalitatīvs, bet sociāla mediju komunikācija ir tieši tas, kas piesaista kaut kādā veidā to auditoriju. Piemēram, nesen bija jāveido darbs tieši par Apple, par vienu no viņu kampaņām, un, ja nebaldos, tā bija kampaņa Get a Mac, tā kā viņi salīdzināja vecos Windows PC un Apple MacBooks.
Un tā kā viņi ļoti veiksmīgi tādā ziņā, viņi nevis vienkārši parādīja tos kā dators, bet viņi attēloja tos dators kā cilvēkus. Un tā kā viņi jau izveidoja kaut kādas konkrētas asociācijas ar tēlu, viņi jau izveidoja uzreiz kaut ko, viņi izveidoja uzreiz kaut kādu vizuālu, tā teikt, vienkārši izveidoja kaut kādu vizuālu bildi, kas tā kā liek veidot pozitīvākas asociācijas, un tā bija tāda veida salīdzinošā reklāma. Un tā kā, protams, viņi arī veic pētījumus un tā kā saprata, kas tieši varētu piesaistīt tajā jaunajā produktā. Jā. Kā, manuprāt, tas ir diezgan svarīgi. Man personīgi varbūt dzīvē nav bijušas tādas situācijas, bet ir ļoti daudz gadījumu, kad tiešām sociālo mediju profils vai jebkāda veida komunikācija par savu preci vai pakalpojumu tiešām ir uzlabojusi un veicinājusi. Man laikam arī nebūs tāds konkrēts piemērs, kad es nejauši atradu kādu sociālo mediju kontu kādam uzņēmumam un paskatoties uz viņu, man bija tāds, jā, es gribu šo preci vai šo pakalpojumu, ko viņi sniedz. Bet ir bijis tā, kad visiem tagad zināmie tik tā kā liek visādus video, vienkārši trāpās tā kā video no kaut kādiem uzņēmumiem, kuros es jau esmu tā kā bijusi vai tā kā lietoju. Pēdējais, man liekas, ko es redzēju, bija Mobilī, kur viņi ielika kaut kādu video klipiņu par to, kā tur ir strādāt tādā bišķīt ar humoristisku piesitienu, kas ir tas, kas man patīk. Pirmkārt, tādiem, ja tu bieži sēdi TikTokā, tad uz tādiem kontiem ir prieks skatīties, tā kā, un tad tev arī paliek atmiņā, ka tā kā ir tāda lietotne Mobilī vai, vēl kaut kas cits, kaut kāds uzņēmums, un tu pēkšņi ej garām uz ielas un ieraugi, un, jā, pareizi, es taču kaut ko redzēju par šito, varbūt varētu ieiet un apskatīties, kā dzīvē tur viss ir. Jā, man liekas arī interesanti, ka tā kā tiek pamainīts tas saturs, kas tur tiek likts, piemēram, tas nav tieši tie preces un pakalpojumi, bet tas arī, tas piemērs, ko tu minēji par uzņēmumu darbību, tiešām forši parādīt. Pirmkārt, ka tur vispār strādā kaut kādi cilvēki. Tā kā es tās jau kaut kāda komanda. Mēs redzam tikai aplikāciju. Jā, mēs redzam tikai aplikāciju, mēs redzam to produktu, ko viņi tā kā prezentē, bet realitātē mēs īsti nezinām. Jā, tas arī ir kaut kāda veida piesaist un ir uzreiz interesantāk, tas padara to profilu krāsaināku. Līdz ar to, ka tur ir tiešām kaut kāda dažādība un viņi kaut kādā veidā arī mēģina komunicēt ne tikai par to, ko viņi piedāvā, bet kā tas viss vispār notiek un kā tas tiek izveidots. Ja runājot par kaut kādām konkrētām precēm, kas ir tā kā, nopērkamas un paņemamas rokā, nevis mājaslapa, tad tur gan man nav bijusi galīgi tāda pieredze, pat ne tuvu, jo man vai izmetās tās apmaksātās reklāmas, kas ir kaut kādiem maziem uzņēmumiem, kuri eksistē kaut kur citur Eiropā vai Amerikā, un es jau tā kā iedomājos vienkārši galvā, kad, lai es pasūtu, pat ja man kaut kas patīk no viņiem un es gribu kaut ko tādu pasūtīt, pirmkārt es nezinu, vai tas būs tiešām tik kvalitatīvi, ka, es neuzticos vienkārši, ka tas būs tiešām kvalitatīvi. Otrkārt, tur visdrīzāk būs jāmaksā par shippingu vairāk nekā par kaut kādu to mazo precīti, kas tev tur ieinteresē ļoti. Un tad es izdomāju, ka, tā kā es to pašu varu varbūt kaut kur tepatās atrast uz vietas Latvijā. Tāpēc, jā, un tā kā, no latviešu kaut kādiem tādiem uzņēmumiem es neesmu vienkārši redzējis tik daudz, ka viņi izmanto tik ļoti sociālos tīklus. Ļoti, ļoti maz. Tieši preču pārdošanā. Man liekas, pakalpojumu sniedzējiem es tā kā vairāk esmu kaut ko tādu redzējis. Nē, tīpaši tādām, man liekas, vispār kaut kādos sociālajos medijos, tie pašā Instagramā un Twitterī ļoti bieži tieši arī par pakalpojumu. Tas ir gan prets, gan pakalpojums, bet tieši ēdināšanas uzņēmumi. Jā, tas ir visbiežākais, ka viņiem ir kaut kāda jauna atlaida, un tas arī ir tāds, uzreiz var kaut kādā veidā iesaistīt to cilvēku. Mans vārds ir Amanda, šis ir Armands. Tiekamies nākamreiz, varbūt arī ne. Atā!